Labdien! Šodien vēlos nodemonstrēt, kā nosiltināt logu ailes. Nav svarīgi, vai tās ir durvis vai logi, princips saglabājas tas pats. Piemērojam risinājumu tā saucamo L-formu. L-forma – tā ir horizontālā un vertikālā veidā izzāģēta loksne ar 20 cm platu izlaidumu loga platumā. Kā zāģēt? Lūkloks izmēriet attālumu starp jau pielīmēto loksni un ārējā loga rāmja malu. Šajā gadījumā tie ir 53 cm. Izmēram un ar zīmuli atzīmējam rezultātus uz akmens vatas loksnes. Novelkam līniju, tā būs zāģēšanas vieta. Horizontālajā plaknē obligāti jāizvērtē palodzes platums un biezums. Šeit mums ir 3 cm bieza akmens masas palodze. Tas nozīmē, attālums no rāmja ir 47 cm, atņemam vēl 3 cm. 44 cm. Tādu attālumu atzīmēsim uz esošās loksnes. Izmēram 44 cm no apakšas. Izmantot līmeņrādi, lai varētu atzīmēt zāģēšanas līniju. Tagad varam zāģēt loksni. Lai varētu labāk saskatīt, rādu no priekšpuses. Zāģējot, vislabāk izmantot speciālu akmens vatai paredzētu zāģi vai nazi. Jo platāki zāģa asmeņi, jo labāk. Zāģis mazāk locīsies un varēsiet taisni zāģēt. Nepielietot spēku, zāģēt mierīgi. Lūdzu, mūsu L-formas loksne ir izzāģēta, un tagad varam to noklāt ar līmi un pielīmēt pie sienas. Tas, lūk, ir gala rezultāts.